Labdien! Jā, mums arī tāda pati ir iespējams problēma. Nevaram nodrošināt kvalitatīvu ūdens satīrīšanu, jo novecojusies atdzelžošanas iekārta, kas bija izbūvēta 2010. gadā. Sanāk tā, ka 16 gadi un tiešām ir novecojies un nav vērts viņai ieguldīt, mainot attiecīgas pozīcijas, gribam uzlikt jaunu un aizmirst par to problēmu. No savas budžeta līdzekļiem pārgrozam attiecīgam pasākumam naudiņu. Naudiņa ir papildus nevajag. Piešķiršana ir 8545,75 eiro, ja? Jā. Rekonstrukcijas darbiem Mežāres pagastām. Lūdzu, sākam balsošanu. Nē, Lūdzu. Nadežda, es nezinu, vai jūs tajā laikā strādājat vai nē. Mēģiniet drusiņ atcerēties vēsturi. Savā laikā, man liekas, ka tas bija 21. gadā, te pacēlās jautājums, ka pirms apvienošanas bijušais Kruspils novads noslēdza līgumu ar kaut kādu X firmu un Mežārē ūdens skaitītāji tika uzlikti iedzīvotājiem pa 70 000. Es nezinu, vai tā nauda tika samaksāta vai netika samaksāta, gan te vadība runāja, ka nē, bet man ir cita informācija. Neviena firma nepalaidīs garām. Nu labi, bet toreiz bija saruna tāda, ka to nedrīkst darīt, ka iedzīvotājiem caur tarifu ir jāatmaksā. Un bija uzdots, es ļoti labi atceros, man šķiet, ka tā bija Moskovska, ka tomēr jāiestrādā tarifē, lai šo skaitītāji neskaitītos kā uzdāvināti. Kā tur tā vai šis situācija jautājums atbilst mūsu lēmumu projektam un dienas kārtībai šobrīd, Leonīda? Kārli, kurā brīdī es varu uzdot šo jautājumu? Kārli? Kurā brīdī es varu uzdot šo jautājumu? Par to jautājumu jau ir reizes 5 runāts, kaut kad tur jāpaskatās atpakaļ kādas atgādini, tu taču visu laiku atgādini. Es jau neatceros visu, tad ir jāskatās taču. Bet, Kārli, pasaka, kurā vietā es domas sēdē arī nevarēšu uzdot, jo tas nebūs dienas kārtībā. Kā tur ir, jūs neatceraties? Tika šie tarifā ielikta tā daļa un atmaksāta, vai šie siltums, vai šie skaitītāji tika uzdāvināti? Vai pārvaldnieks būs tas, kas to šobrīd varēs pateikt, tad to jautājumu, tad pajautājam atkal, kas saka, izpilddirektoram, jā. Trešais izpilddirektors no tā laika ir, ko viņš tev pateiks. Tad jūs nezināt neko, tad jāraksta iesniegums, lai... Jā, sapratu. Skaitītāji uzstādīti, viņi nav saslēgti attālinātāji darbībai un Es redzu, ka ir par apmaksu nezinu. Anita Moskovska ir pieslēgusies, bija rociņa arī pacelt. Lūdzu, Anita. Jā, skaitītāji tika uzstādīti ļoti minimālā daudzumā, atbilstoši noslēgtajiem iepirkuma līgumam, par kuriem runā deputāti 70 000. Līgums netika izpildīts, viņš tika pārtraukts, un kad pašvaldība lūdza piestādīt rēķinu pār to nelielo daļu ūdens skaitītāju, kas tika uzlikti, diemžēl mēs no izpildītāja nec rēķinu, nec pieņemšanas nodošanas aktu nesaņēmām. Līdz ar to tarifā mēs nevarējām ielikt to, par ko mēs neesam samaksājuši. Paldies.